Sveiki, Irēna. Sveiki, Lien. Gribu zināt, kādas ir tavas attiecības ar neirolingvistisko programmēšanu? Cik sen jau tu esi tajā visā iekšā? Mans attiecības ar neirolingvistisko programmēšanu ir pietiekami garas. Daudz gadus atpakaļ, man liekas, ka 10. es pirmo reizi biju vienos nelielos kursos. Tad esmu palasījusi šādas un tādas grāmatas, un īstenībā uz kaut kādu brīdi bija nolikuši šo lietu pilnīgi malā. Man likās, ka mēs ar neirolingvistisko programmēšanu neesam tā kā no vienas smilškasts. Un tad, laikam, 3 gadus atpakaļ, absolūti nejauši, es nonācu personības pilnveidošanas centrā, nonācu uz laika plānošanas kursiem. Un kaut kā šeit aizķēros uz ilgāku laiku. Un padziļināt nodarbojos ar mācībām un arī pielietoju neirolingvistisko programmēšanu dzīvē. Un šobrīd mēs esam tuvas. Kādi ir galvenie ieguvumi? Galvenie ieguvumi, manuprāt, vissvarīgākais ir šīs sevis izzināšanas process un saprast sevi, pielietot instruments vai kaut kāds iemaņas, ko es šeit esmu ieguvusi savas personīgās dzīves uzlabošanā. Un droši vien tā otra lieta, ko es pati neredzu, bet ko es redzu pie citiem, bet citi redz manī. Es esmu mainījusies šajos gados un esmu mainījusies, cik es saprotu, uz tādu pozitīvu pusi. Bet, ja es runāju par citiem cilvēkiem, arī tie cilvēki, kuriem es šeit esmu mācījusies, gadu gaitā ļoti labi var redzēt, kā šie cilvēki izmainās. Līdz ar to es pieņemu, ka mainos arī es. Kuras ir tās jomas, kurās tu visvairāk izmanto šīs zināšanas, iemaņas, prasmes? Ir tā, tas, kas ir kļuvis par tavu ikdienu, ir grūti jau viņu tā atšķirot un pateikt, kas tieši ir tas, ko es izmantoju. Es diezgan daudz izmantoju lietas, kas skar tieši valodu. Es piedomāju pie tā, kā es runāju, lai šī valoda būtu pozitīva. Un arī tad, kad es runāju ar savu bērnu, es klausos, kā tieši es runāju. Un arī īstenībā mācu arī jaunākai meitai, lai viņa runātu un tā viņas izteiksmes forma būtu šāda. Es noteikti pielietoju dažas tehnikas, kas man tieši ļoti piemērotas, tad, kad es gribu atrisināt kaut kādas savas dzīves uzdevumus, kas man liekas šajā brīdī ļoti nopietni. Un, es ļoti daudz pielietoju darbā, jo es pēc būtības esmu ļoti runīgs cilvēks. Es esmu iemācījusies klausīties. Un es šorīt no rīta izlasīju vienu Dalai Lamas teicienu, ka tad, kad tu runā, tu tikai pastāsti to, ko tu jau zini. Bet tad, kad tu klausies, tad tu uzzini vēl kaut ko jaunu. Līdz ar to es domāju, ka es pēdējos gados esmu uzzinājusi daudz par citiem cilvēkiem. Un kas ir tās lietas, ar kurām tu patiesi lepojies, kaut kāda sasnieguma tev personiskie? Tas varbūt kaut kas tāds mazs, bet priekš tevis svarīgs. Priekš manis svarīgs? Ar ko es lepojos ar ļoti daudzām lietām savā dzīvē. Es lepojos ar to, ka mans vecākais bērns ir bijis šeit un arī mainījies. Un es nevis viņu tā kā vardarbīgi mainīju, bet viņš ir mainījies pats. Es lepojos ar visu to, ko es pēdējos gados esmu izdarījusi. Es ļoti daudz ko esmu izdarījusi tīri tādā gan darba ziņā, gan mācības ziņā, gan sevis pilnveidošanas ziņā, gan savas veselības ziņā, gan savas ģimenes ziņā. Es, manuprāt, esmu šajos gados ieguvuši šo līdzsvaru starp daudziem dzīves kontekstiem, kas ir ļoti, ļoti būtiski cilvēkam, kam ir daudz uzdevumu dzīvē. Un kādiem cilvēkiem būtu piemēroti šādi kursi, šīs zināšanas, kam visefektīvāk būtu mācīties? Šis ir, es domāju, ļoti sarežģīts jautājums. Tāpēc, ka pirmais, ko man gribas teikt, ikvienam. Bet tas, kas der ikvienam, droši vien, tas tā nav, tā ir mana vēlme. Es domāju, ka kaut kāds elements varētu tiešām mācīties praktiski jebkurš cilvēks, un jo ātrāk viņš sāk mācīties, jo labāk. Un pati galvenā lieta, kas man liekas ir ļoti būtiska, šis kurs, kas ir šeit, arī tā ir komunikācija meistarība, kas praktiski ir visam pamatā. Tad šī spēja sazināties ar citiem cilvēkiem, jo kā mums ir uzskats, ka dariet citiem to, ko jūs gribētu, lai viņi dara jums. Bet īstenībā vislabākais, tā ir tā galvenā atziņa, dariet citam to, ko viņš grib. Priekš sevis, tā spēja iejusties citā cilvēkā un ar viņu sadzīvot, ar viņu komunicēt, tas ir ļoti būtiski. Es domāju, tas, kas ir jāmāca, būtu jāmāca ikvienam. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti būtiska, ir
iemācīties redzēt savus mērķus un iet uz priekšu, nevis dzīvot pagātnē. Ja, jo tā dzīve, pirmkārt, dzīvot šeit un tagad, un tāpat laikā zināt, ko tu tieši gribi panākt savā dzīvē, katrā savā dzīves jomā. Kā tu vērtē šeit pavadīto laiku? Kā liederīgi pavadīt laiku. Ļoti liederīgi pavadīt laiku. Manī pēdējos gados ir beidzot izkristalizējusies doma, jo es esmu ļoti daudz lasījusi grāmatas, arī pašpilnveidošanās grāmatas vai šīs attīstības grāmatas. Un grāmata atšķirās no trenera. Grāmata ir grāmata. Grāmatas atšķir. Tu vari izlasīt 100 grāmatu un nepiecelties no dīvāna. Jo tu lasi šo grāmatu uz dīvāna. Bet tad, kad tu nāc uz treniņiem vai tu nāc regulāri uz nodarbībām, tu piecelies, tu ej un dari. Tā ir tā viena lieta. Otra ir tā, ka, ja tevi māca spēcīgas personības, kas tic šai lietai, tu notic līdzi. Un, manuprāt, pats svarīgākais tas, ka šeit tu atrodies ar cilvēkiem, kas grib mainīties. Ja, un grib mainīties. Un mani vienmēr ir iedvesmojis, ka šeit mēs esam diezgan daudz arī runājuši ne tikai katrs par sevi, bet arī par mūsu valsti, par to, ka mēs visi gribam, lai šī būtu tāda valsts, kur gribās pašiem dzīvot, kur gribās, lai aug bērni, lai aug mazbērni, lai jaunieši nebrauc projām. Un šādā veidā tu tā kā esi piederīgs kaut kam lielākam. Ko tu vēl gribētu pateikt par neirolingvistisko programmēšanu? Ar ko tev varbūt tas saistās šis vārds? Kas ir tā atslēga? Neirolingvistiskā programmēšana ir tāds sarežģīts vārdu salikums, kurš izsauc dažādas pretrunīgas emocijas ļoti bieži. Man šie vārdi saistās ar dzīves kvalitātes uzlabošanu, ar sasniegumiem, ar patīkamiem kontaktiem. Un es domāju, ka tas ir veids, ļoti labs veids, kā pilnveidot sevi. Ko tu teiktu tiem, kas grib mācīties, bet vēl iekšēji šaubās? Es domāju, ka ir jāatnāk, jāpamēģina un jāuzzina. Jo nekā savādāk šo pieredzi nevar iegūt, sēžot un domājot. Ļoti maz lietas notiek uz priekšu, bet tad, kad tu sāc darīt, tad tu arī saproti, ko tev tas dod. Un īstenībā ir jāpamana šīs izmaiņas. Nav tas viens klikšķis, šodien biju tāds, rīt būšu savādāks. Tas ir process. Es domāju, ka šis ir tas process, kas nebeidzas nevienam. Es domāju, ka viņš nebeidzas treneriem. Es domāju, ka viņš nebeidzas tiem, kas šeit mācās, un tie, kas ar to ir saskārušies, tu esi šajā procesā visu laiku. Un es arī domāju, ka tā nozara, ar ko es esmu saistīta, tas ir cilvēku veselība. Es domāju, ka arī šeit šīs zināšanas ļoti labi noder, jo cilvēkam ir jābūt, ja viņš arī grib būt ilgstoši vesels vai atgūt veselību, viņam ir jābūt tātad nevis es gribu, bet ir jāapzinās, kāpēc es to gribu. Jā, un, teiksim, šīs zināšanas man arī ļoti palīdz.